Tātad šis video par zobsiksnas maiņu. Kādas firmas zobsiksnu likt, kad viņu likt un tā tālāk. Tātad, principā, nevajadzētu braukt ar vienu zobsiksnu vairāk par 100 000 kilometru. Ne benzīniekam, ne dīzelim. Tālāk, kādas firmas siksnas un gultnes nevajadzētu likt. Es nerunāju par kaut kādu vispār trešā ražotāju, bet no populārajiem pēdējā laikā negribu nomelnot nevienu brendu, bet ar SKF gultņiem mums ir slikta pieredze pēdējā laikā. Tāpēc siksnu komplektus mēs arī izvēlamies likt faktiski tikai Inā. Schaeffler. Inā Schaeffler. Un tātad pie reizes, kad tu maini siksnu, pilnīgi skaidrs, kad ir jāuzliek arī jauns ūdens sūknis. Ūdens sūknī tāpat tās iekšā ir gultnis, un šis te gultnis, arī var, tāpat kā vispārējie gultni, kur griežās, viņš noveco, tāpēc šī konkrētajā komplektā, kā tu redzēji, pilnīgi jaunā komplektā, ir iekšā arī ūdens sūknis. Loģiski, ka nevajag lietot nekādus hermētiķus visās šīs te vietās, speciāli blīvīt, šī ir metāliska ar tādu virsmiņu, kur attiecīgi pēc tam saspiežās, viņa ir vienreizēja, ja nu kāds to gadījumā nezināja. Pēc tam, kas tad vēl nāk šajā komplektā iekļauts? Tātad, lūk, spriegotāja rullīts ar atsperi, kurš arī, ja tev liekas, ka viņš ir pagaidām labs un tā tālāk, nē, viņš ir jāliek jauns. Parazītiskais rullīts, pret kuru siksna atbalstās, arī jāliek jauns, šaubu nav. Protams, visas skrūvītes nāk līdzi, kuras ir jau iesmērēts ar zilo Loctite līmīti, tad, kad, rekur tā saucamā špiļka, un skrūvīte, un uzgrieznīts. Paškontrējošais uzgrieznis, špilku tu ieskrūvē iekšā, viņu uzreiz ielīmējas. Un, protams, siksna, attiecīgi ar speciālo pārklājumu, kāds ražotājam paredzēts, kurš samazina visu mezglu dilšanu un pašas siksnas arī dilšanu. Lūk, šāds te darbs praktiski gandrīz vai jebkurai automašīnai siksnas nomaiņa maksā 140 € ar PVN. Tātad 140 € tu samaksā un šīs te detaļas konkrēti šai mašīnai, komplekts sūksnis, rullīši, siksna, Inā komplekts maksā 160 €. Protams, ir bišķīt lētāk arī komplekti pieejami, bet es uzskatu, ka reizi 100 000 nav vērts tur kaut kāds 20 € ekonomēt, lai būtu lētāk. Vēl pie reizes var aplūkot blīvslēgus. Ir mašīnas, kuriem šos te blīvslēgus labāk arī apmainīt, loķvārpus blīvslēgus un sadalsvārpus blīvslēgus. Un ir mašīnas, kurām šie blīvslēgi, teiksim tā, iet apmēram 300 un pat 400 000. Tas no pieredzes vadoties. Līdz ar to blīvslēgu nomaiņa, tad, kad maina zobsiksnu, nav obligāta. Tas ir viss, kas tev jāzina. Protams, ieliesim arī jaunu dzesēšanas šķidrumu. To pašu veco nevajag liet atpakaļ, jo, kā zināms, dzesēšanas šķidrums, lai kā kurš viņš sauktu, vai par tosolu, vai par antifreeze. Jebkurā gadījumā tas ir etilēnglikols ar piedevām, tas ir viens un tas pats, neatkarīgi no nosaukuma, jo senos laikos, Padomju Savienības laikos, Ikarus autobusos lēja iekšā dzesēšanas šķidrumu, kurš bija uz spirta brāzes, un tad šim te dzesēšanas šķidrumam vienmēr bija Ikarusiem logā tad šiltīte uzmanību antifrīz, vai viņi maņīja antifrīz. Un tas bija tas uz spirta bāzes. SSSR vai Padomju laikos bija tā, ka bija tosols un bija antifrīzs, un viņas jaukt kopā nevarēja, jo viens bija uz etilēnglikola bāzes un otrs bija uz spirta bāzes. Mūsdienās tā dzesēšanas šķidruma uz spirta bāzes vairs neeksistē. Pilnīgi viss dzesēšanas šķidrumi ir uz etilēnglikola bāzes, un viņi var saukties jebkā. Principā viņi atšķirās tikai un vienīgi ar piedevu daudzumu. Biznesa zvana. Un līdz ar to, ja tu liesi kvalitatīvāko, piemēram, G12++, tad tu vari braukt apmēram 4-5 gadus. Un viņš, protams, zaudē savu blīvumu, ar laiku notērēs, ir blīvuma mērītāji, var izmērīt, bet labāk, ja tu reiz 10 000 maini to siksnu,
loģiski sūknis tiek noņemts, tosols tiek izliets, tad lejam iekšā jaunu dzēsēšanas šķidrumu. Nu, globāli es ceru, ka es visu izstāstīju, cenas nosaucu, var braukt mierīgi uz auto. Cik laiku tas aizņem? Nu, konkrēti šādai mašīnai, vairumam mašīnu siksnas nomaiņa aizņem 2 stundas. Tātad 2 stundas, 140 eiro ar PVN, 160 komplekts. Nu, tas pagaidām viss. Lai labi ripo!